Sveicināti Abilio Pro! Abilio ir freelanceru vadības sistēma, kas palīdz ērti norēķināties ar jūsu līguma darbiniekiem visur pasaulē. Abilio Pro ir radīts uzņēmumu īpašniekiem un vadītājiem kā jums, nodrošinot vienkāršu veidu, kā pievienot pakalpojumu sniedzējus un izrakstīt rēķinus viņu vārdā. Šodien jums parādīšu, kā uzsākt darbu ar Abilio Pro. Sāksim! Abilio Pro reģistrācijas lapā esmu savadījusi visu nepieciešamo informāciju, lai piereģistrētos. Neilgi pēc tam saņemšu e-pastu, kuru man būs jāapstiprina, pierādot, ka šī e-pasta adrese pieder man. Esmu nonākusi Abilio Pro darba virsmā, un nākamais solis ir savadīt visu informāciju par manu uzņēmumu. Mūsu sistēma atpazīs jūsu uzņēmumu pēc uzņēmuma reģistra, tā kā viss, kas man ir jādara, ir vienkārši jāsāk rakstīt manu uzņēmumu nosaukums, un sistēma to atradīs. Tātad šeit jau automātiski viss ir savadīts, tā skaitā adrese. Šajā sadaļā es redzu ieskatījumus rēķiniem. Tātad rēķinu valodu var izvēlēties no aptuveni 9 valodām. Es palikšu pie latviešu valodas. Valūtas man ir 7, palikšu pie eiro, mans vārds, mans e-pasts un mans kontaktālrunis. Papildus varu arī ievadīt grāmatvedības e-pasta adresi, un tas nozīmē, ka visi rēķini, kas tiks izsūtīti, automātiski arī aizies kopijā manai grāmatvedībai. Šajā nākamajā sadaļā man jānorāda mazliet vairāk informācijas par manu uzņēmumu kontaktinformāciju. Kā redzat, esmu savadījusi jau savu e-pasta adresi, telefonu numuru, un šeit, ja vēlos, var pievienot arī manu uzņēmumu logo. Nākamais solis ir verificēt jūsu identitāti. Tas aizņems tikai dažas minūtes, un jūs to varat veikt izvēloties vienu no šīm opcijām. Tagad, kad jūsu identitāte ir verificēta, nākamais solis ir pierādīt, ka jums ir tiesības pārstāvēt šo uzņēmumu un piekļūt tā finanšu datiem. Ja jūs esat šī uzņēmuma īpašnieks, tad jūs varat apšuplādēt uzņēmuma reģistra īsiņu. Savukārt, ja jūsu uzņēmuma vadība ir lūgusi jums izveidot šo Abilio Pro kontu, jūs varat augšuplādēt pilnvaru, kas apliecina, ka jums ir parakstiesības pārstāvēt šo uzņēmumu. Tagad, kad visi nepieciešamie dokumenti ir iesniegti, mūsu komanda tos rūpīgi pārbaudīs. Tas aizņem ne vairāk kā vienu darba dienu. Tikmēr jūs varat iepazīties ar mūsu palīdzības sadaļu, sazināties ar mūsu atbalstu komandu čatā, vai nobukot savu zvanu ērtā laikā caur šo linku. Tagad, kad jūsu uzņēmums ir verificēts, ir laiks sākt pievienot freelancerus. Lai to izdarītu, es dodos uz freelanceru sadaļu un spiežu pievienot jaunu freelanceri. Izsūtot ielūgumu, man ir opcija izvēlēties uzaicinājumu valodu. Ir 9 valodas, no kurām varu izvēlēties. Šeit svarīgi norādīt, ka valodu, kuru izvēlēsieties, tādā valodā jūsu freelanceris saņems ielūgumu. Mans freelanceris runā angliski, tāpēc es izvēlēšos angļu valodu. Šeit esmu norādījusi freelanceru e-pasta adresi, un šeit ir lauciņš personalizētai ziņai. Paturiet prātā, ka šajā ielūgumā būs visa informācija, kas jūsu freelanceriem nepieciešama, lai uzsāktu darbu ar Abilio. Savukārt, ja ir kāda īpaša vai personalizēta ziņa, ko jūs vēlaties iekļaut, tad varat to norādīt šajā lauciņā. Freelanceru uzaicinājumu sadaļā es redzu savu uzaicinājumu statusu. Un, kā redzat, es esmu izsūtījusi ielūgumus 3 freelanceriem. Mans pirmais freelanceris ir saņēmis man uzaicinājumu un apstiprinājis, un jau arī verificējis savu kontu, tā kā es varu droši sākt izrakstīt rēķinus šī freelanceru vārdā. Mans otrais freelanceris ir saņēmis uzaicinājumu, savukārt nav to apstiprinājis, tā kā es šim freelancerim vēl rēķinu nevaru izsūtīt. Trešais freelanceris ir saņēmis ielūgumu un apstiprinājis to, kā arī es redzu, ka KYC jau ir verificējis, savukārt nav vēl paspējis verificēt bankas kontu. Šeit man būtu labi atgādināt freelancerim verificēt savu bankas kontu, lai es varu sākt izrakstīt rēķinus viņa vārdā. Ja kāds no maniem freelanceriem ir saņēmis uzaicinājumu, taču nav to apstiprinājis kādu laiciņu, es vienmēr varu ielūgumu nosūtīt vēlreiz, spiežot šo pogu un kopējot ielūgumu saturu un nosūtot to caur citu kanālu. Ja kāds no šiem freelanceriem vairs nav daļa no man uzņēmuma, es vienmēr tos varu izdzēst, spiežot uz šī simbola. Tagad, kad esmu pievienojis savam Abilio Pro kontam vairākus freelancerus, varu sākt izrakstīt rēķinus viņu vārdā. Esmu rēķinu sadaļā nospiedus pogu jauns rēķins. Un šeit jau redzu, ka te ir informācija par manu uzņēmumu. Es varu izvēlēties lietotāju, ņemiet vērā, ka šeit varēsiet izvēlēties tikai tos lietotājus, jeb freelancerus, kuri jau ir apstiprinājuši man ielūgumu, kā arī verificējuši savu identitāti. Te redzam manu kontaktinformāciju, kā šeit es varu pievienot grāmatvedības e-pastu, ja nepieciešams. Un rēķina detaļās man ir iespēja izvēlēties, vai šis ir avansa rēķins vai gala rēķins. Lielākoties tas vienmēr būs gala rēķins, ja vien jūs nevēlaties veikt avansa maksājumu par šī freelanceru darbu. Visbeidzot var norādīt pakalpojumu veidu. Šajā gadījumā mans freelanceris veica dizaina darbu. Un tas bija grafiskais dizains, un tā bija logo izveide. Sadaļā daudzums varu izvēlēties, vai freelanceris veica darbu stundās,
vai arī tas bija gabaldarbs. Šajā gadījumā tas bija gabaldarbs un izmaksas bija 500 eiro. Rēķina apakšdaļā redz kopējo summu un kā tā tiek sadalīta. Tātad summa bez PVN ir 500 eiro, PVN 105 eiro, tas kopā rada 605 eiro apmaksai, ko veikšu es. Savukārt no šīs summas 20% būs uzņēmuma ienākuma nodoklis, ko Abilio nomaksās valsts kasē, 20 eiro būs Abilio komisija, un šī ir summa, ko jūsu freelanceris saņems savā bankas kontā pēc visu nodokļu nomaksas. Nākamais solis ir saglabāt un apskatīt. Un tad vēl pirms apstiprināt varu pārliecināties, ka viss rēķinā ir pareizi, un tad nospiež šo spogu. Tagad apskatīsim, kādas vēl darbības iespējams veikt rēķinu sadaļā. Viena no lietām, kas atšķira Abilio no citām platformām, ir iespēja veidot apvienotos maksājumus. Tas nozīmē tā vietā, lai katru rēķinu apmaksātu atsevišķi, jūs varat atzīmēt visus maksājumus un apmaksāt tos ar vienu klikšķi. Lai to izdarītu, es izvēlēšos visus rēķinus, kurus vēlos apmaksāt, un šeit svarīgi atzīmēt, ka iespējams apvienot tikai tos rēķinus, kuriem status ir apstiprināts. Ja kādam no rēķiniem status nav apstiprināts, to iespējams veikt nospiežot uz rēķina un apstiprinot statusu ar tam norādīto pogu. Tad šajā gadījumā apvienošu rēķinus, kas jau ir apstiprināti, atzīmējot tos šeit, un tad dodoties uz šo izvēli un izvēloties veidot apvienoto maksājumu. Lūk, tagad esmu izveidojis apvienoto maksājumu un varu apmaksāt visus rēķinus vienā reizē. Tagad apskatīsim, kā jūsu Abilio Pro kontam pievienot vairāk lietotājus, lai arī citi jūsu uzņēmuma darbinieki var veikt darbības ar šo kontu. Lai to izdarītu, dosimies uz lietotāju sadaļu un tad nospiedosim pogu pievienot. Es savam Abilio Pro kontam vēlos pievienot mūsu uzņēmumu grāmatvedi Zani. Un, kā redzam šeit, esmu jau savadījusi visu informāciju par Zani. Šajā sadaļā var izvēlēties, kādus piekļuvas līmeņus piešķirs Zanei. Tātad Zane noteikti nedarīs neko, kas saistīts ar izstrādātājiem, tā kā es viņai nedošu piekļuvu tam. Lietotājus menedžēšu tikai es, tā kā arī tam Zanei nedošu piekļuvu. Piekļuvu freelanceriem un freelance menedžmentam Zanei noteikti būs nepieciešams, tāpēc došu viņai pilnas tiesības. Tas pats attiecās arī uz rēķiniem. Savukārt, informāciju par uzņēmumu viņai droši vien, ka nevajadzēs labot, tā kā došu viņai tiesības to apskatīt. Un tagad nosūtīšu Zanei ielūgumu. Tagad es redzu, ka Zane jau ir apstiprinājusi man ielūgumu kļūt par Abilio Pro lietotāju un jau ir pievienota manai darba virsmai. Viņa arī ir verificēts lietotājs. Ja man kādreiz ir jāmaina Zanes vai cita man darbinieka piekļuvs Abilio Pro kontam, es vienmēr to varu veikt, nospiežot uz šī darbinieka vārda, vai, ja man nepieciešams atvienot pieeju kādam manam darbiniekam, manam Abilio Pro kontam, es to varu izdarīt, nospiežot uz šī simbola. Tas arī viss. Es ceru, ka tas bija noderīgi. Paturiet prātā, ka mums ir diezgan plaša palīdzības sadaļa, tā kā ja jums ir radušies kādi jautājumi, droši dodieties uz sekciju palīdzība vai spiediet čata burbuli labajā apakšējā stūrī.